Kā atpazīt produktus, kas ir draudzīgāki videi? Atbildi uz šo jautājumu šogad meklēja vairākas Latvijas skolas. Iesaistoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītajā projektā Mazas izvēles lieli ceļi, ko īsteno biedrība Attīstības un inovāciju mācību centrs kopā ar biedrību Ota dabā, lai palīdzētu skolāniem saprast ekomarķējumu un sociālās atbildības marķējumu nozīmi un pieņemt informētas, videi un veselībai draudzīgākas patēriņa izvēles. Tā ir ļoti sarežģīta tēma, un tad mēs viņu ļoti dažādi mēģinam, ļoti dažādi ieinteresēt bērnus. Tieši viņš varbūt kaut ko zīmē, bet īstenībā viņam toreiz visa tā ir šis ekomarķējums, ir iedvesmojis, un viņš domā par viņu. Tā ir ļoti būtiska tēma mums. Es domāju, vēl gadus daudzus uz priekšu mums ir jāapgūst tas. Ikdienā veikala plauktos redzam daudz dažādu zaļu solījumu un zīmju, taču nevienmēr ir skaidrs, kurām no tām patiešām var uzticēties. Ne visas norādes uz iepakojumu apliecina produktu draudzīgumu videi. Daļa no tām ir ražotāji veidot apzīmēm, kas var radīt maldinošu priekšstatu. Tāpēc prasme atpazīt uzticamus ekomarķējumus ir svarīgi ne tikai bērniem un jauniešiem, bet pašiem pieaugušajiem. Mēs projektu veidojot, mēs paši savā starpā par to gan mākslas, gan animācijas skolotāji, gan citi iesaistīti pedagogi, kas bija, ka par ekomarķējumu mēs vispār pievērsām uzmanību, bet tagad mēs šo ekomarķējumu mēs ļoti daudz jaunu uzzinām, kuru īstenībā mums būtu bijis jāzina. Ja mēs dzīvotu tā draudzīgāk dabai, tad mums būtu bijis jau jāzina tas viss. Šo izstrādāto mācību materiālu aprobācija notika vairākās izglītības iestādēs, tostarp arī Valmieras novada Matīšu pamatskolā. Projekta laikā iegūtās zināšanas skolēni apkopoja pašu veidotās animācijas filmiņās. Arī mēs devāmies uz turieni, lai noskaidrotu, ko tad skolēni uzzināja. Ekozīmītes. Jā, mēs sapratām, kas tas vispār ir un ko nozīmē. Tas ir svarīgi, lai zina, kāds ir, vai tas produkts ir ekoloģisks vai viņš nav. Forši. Jā, ļoti interesanti. Patika zīmēt, taisīt tos personāžus, kā izskatās. Un arī filmēt. Mums ir tā, ka katrs izdomā, bērni sadalās grupiņās, un tad viņi katrs izdomā savu to vienu epizodi, kura kopā būs samontēta vienā filmā. Un Matīšu skolas bērni izvēlējās to dziesmiņu par mazgāšanas līdzekļiem. Katrai skolai ir bišķiņ citādāka dziesma. Piedziedājums visām vienāds, bet tas viens pants no dziesmas ir katrai skolai citādāks. Un tad faktiski tagad pirmizrāde būs 13. septembrī Botānijā. Tad, kad būs noslēguma pasākums, tad mēs rādīsim īsto filmu un tās filmas, ko bērni tagad sataisījuši. Projektā Mazas izvēles liela ceļa izstrādāts un praksē pārbaudīts 4 nodarbību cikls 2 vecuma grupām, apvienojot dabas zinības, bioloģiju, vizuālo mākslu un animāciju. Savukārt izveidotie mācību materiāli būs pieejami tā, lai tos savā darbā varētu izmantot skolas visā Latvijā.